Люди приближаются к памятнику свободы, идут, поют песни. Только непонятно, что тут делает этот грузовичок. Очень опасаюсь, что это может быть взрывчатка. Ну это ладно. И он портит весь вид. Strelniekiem un brīvības cīnītājiem, kur kapvietas mums nav zināmas. Un šeit mēs esam apstājušies, lai godinātu mūsu brīvības cīnītājus, jo, kā mēs zinām, vēsture mums māca, ka nevienam neatkarīgu valsts medāliem ir vajadzīgi vienmēr blakus karavīri. Vienosimies mūsu valsts himnā. Ну, гимн Латвии будет сейчас исполнять. Патриотических, националистических песен не обходится ни одно мероприятие. Это не что-то новенькое. Я как бы не слышал этой песенки. Ну, 1918. gadā novembrī visa Latvijas teritorija bija no vāciem okupēta. Šeit pat Nacionālajā teātrī 18. novembrī tika dibināta Latvijas valsts. Tā dibināšana bija tikai uz papīra, jo tad pie austrumu robežām jau sarkanās Krievijas karaspēks pulcējās, un latvieši saprata, ka vienīgā iespēja tikt pie savas valsts ir cīnīties ar ieročiem rokā. Šeit pat aizmugurē Saktas mājā tika formēta studentu rota, un daudz kur citur biedrībā tika veidotas pirmās vienības. Latvieši, visu slāņu latvieši stājās karaspēkā, lai cīnītos par mūsu valsti. Ne tikai jau iepriekš kaujās rodīties strelnieki gāja cīnīties par to, bet arī skolnieki. Tepat no pirmās ģimnāzijas
skolnieki stājās cīnītāju rindās, lai piepildītu sapni par valsti. Piedalījās kaujās ne tikai, kā jūs teicat, rūdīti karavīri, bet arī pavisam jauni puikas. Kopumā vairāk kā 1000 nepilngadīgo iestājās karaspēkā, lai cīnītos par Latviju. Jaunākais, kurš ir saņēmis augstāko Latvijas armijas apbalvojumu par drošsirdību kaujas laukā Lāčplēškara ordeni, bija tikai 14-gadīgs Rīgas 1. ģimnāzijas skolnieks. Tādi bija laiki, un redzot gan šeit gājienā, gan šodien koncertos, redzot jaunsargus, kuri ir formās atnākuši uz skolu, formās iet tagad pa ielām, ir skaidrs, ka šiem cīnītājiem ir godpilni sekotāji. Paldies viņiem, paldies tiem, kuri sargā mūsu valsti, paldies zemesargiem, paldies armijai. Tā ir cerība, ka mūsu valsts tiks nosargāta. Kam spēks vēl nelauz dzīves grūtībās, lai cieši vienodamies kopā dodas, izpilnas krūces iesmu līksmībai. Kaut klints un akmeņš šķeltos, mēs tomēr droši celtos. Šurp ļaunekli ar vēja spārniem brauc, kad Latvija tev brīvības karā sauc. Nu, diezgan vārds zem vācu bargā sloga, mums jāuzvar, mēs ticam uzvarai. Mēs nosviedīsim ķēdes, kas mūs moka, un iesim visi stiprā kautiņā. Kaut klints un akmeņš šķeltos, mēs tomēr droši celtos. Šurp ļaunekli ar vēja spārniem brauc, kad Latvija tev brīvības karā sauc. Ja liktenis lēmis, ka būs aiziet tālu, lai drauga rokas spiežam šķiroties, vēlreiz, lai saucam Latju dēli brāļi, mēs gribam būt pie tautas tēv zemes. Kaut klints un akmeņš šķeltos, mēs tomēr droši celtos. Šurp ļaunekli ar vēja spārniem brauc, kad Latvija tev brīvības karā sauc. Kājām lielceļ plauks uz Latviju, tas tad uz Latviju, tur neies laiks ar laukiem nāvisei. Mēs soļojam droši un lepni, un šautenes plecos ir mums, un senajo varoņu vārdi nāc līdzi kā mantojums mums. Mēs nāksim pēc Latvija gaidīt, mēs sīksim brīvību tev, kas mums dārga, un mēs ejam un traucam un steidzam par vēlu, mēs nedrīkstam būt. Un mēs ejam un traucam un steidzam par vēlu, mēs nedrīkstam būt. Mums viena doma sirdī vēl par tēvu zemi stāt, un nežēlīgam naidniekam likt visu atmaksāt. Mēs šautenēm liksim liesmot, un grādu meklējam kaut, bet pašiem mums nāvei būs krītēt, loģus vilpieniem atbalstis sāk. Рот закроешь, вибрайся. Mēs ticam trīs Latvijas zvaigznēm, lai ogulīs požas kļūstās, mūžu mūžos, un mēs ejam un traucam par vēlu, mēs nedrīkstam būt. Un mēs ejam un tik traucam par vēlu, mēs nedrīkstam būt. Колонна с факелами приблизилась к Рижской думе. Вот она освещена, вход в Рижскую думу, а площадь перед Рижской думой, ну, в темноте. Как бы, наверное, это нормально. Зачем освещать? Надо беречь электроэнергию. И в темноте это шествие выглядит еще более зловеще.
Колонна уже идет 5 минут, и пока конца не видно. Ну, народу много, тысячи людей, может быть даже тысяч 8-10 будет. И все они идут вот на площадь к музею, как он называется, раньше был красных латышских стрелков, теперь музей оккупации. И Даугава. Вот, приближаясь к президентскому дворцу. Площадка недалеко от дворца заставлена вся горячими факелами. Люди подходят, ставят. А дальше они идут к стенке президентского дворца, чтобы зажечь свечки. Сейчас подойду поближе и покажу это все в крупном плане. Ну, на подходе стеночки стоят люди, поют песни, жгут свечи. Vai būt jāti, vai nejāti, vai palikti sētiņā. Ai, 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 vai palikti sētiņā, sētiņā ir labas dzīves, jaunas meitas būtu tais. Ai, 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 jaunas meitas būtu tais. Kas taisīja saulēnīm, tādām dziedātājiem. Ai, 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 ai.